Šoreiz es gribu pastāstīt par tādu tēmu kā mācību stunda uz zemes. Redziet, mīļie, mēs esam trāpījuši tādā ļoti īpašā, patiešām ļoti īpašā un neparastā laikā, kad ar planētu un ar cilvēkiem kopumā notiek ļoti unikāla lieta, kas agrāk, nezinu, vai agrāk ir notikusi tāda lieta, kad gan zemeslode, būtībā visums kopumā, varētu teikt, pārvietojas no 3. dimensijas uz 5. dimensiju. Gan planēta, gan arī cilvēki. Gan uz planētas ļoti daudz kas mainās, un arī cilvēkos tieši tāpat notiek visādas pārmaiņas, pārvērtības, ļoti, ļoti tāds būtisks. Ir bijis tā, kad planēta diezgan daudzus gadus ir bijusi tā kā mēnesis enerģijā. Un mēnesis tādā kā ēnā, varētu teikt. Un kāds ir mēnesis, jā, kāda ir nakts un kāda ir mēnesis gaisma. Tā mēs arī varam saprast to, kāda mēnesis enerģija ir bijusi priekš planētas kopumā un arī priekš cilvēkiem. Mēs cilvēki esam bijuši tādā, to pat varētu saukt tā kā dziļā miegā, vai arī, ka mums ir bijis tāds diezgan biezs priekškars mūsu acīm priekšā, ka mēs ļoti daudz ko neredzējām, nezinājām, arī nesajūtām. Bet tagad, jau vairākus gadus tas notiek, kad šo mēnesi enerģiju ir nomainījusi saules enerģija. Un līdz ar to gan uz planētu ļoti, ļoti daudz kas mainās, un arī mūsos cilvēkos ļoti mainās, ja? Kad, runājot taisni par cilvēkiem, kad cilvēki tā kā pamožās no dziļa miega. Un katram tas notiek savādāk. Ir, kuri jau ir stipri jau pamodušies, ir, kuri varbūt kaut kur pusceļā, jā, daļēji, ir, kur varbūt tikai sāk. Katram tas ceļš ir savādāks, arī katram tas aizņem dažādu laika, kā varētu teikt, laika ilgumu, ja? Citam ātrāk tas notiek, citam ilgāk, lēnāk, bet mēs visi izejam vienu tā kā to etapu, ja? Tas visiem it kā ir vienāds, bet katram savādāks ar to, jo mēs katrs esam unikāla un savādāk dvēseli. Uz planētas nav divas vienādas dvēseles. Katra ir savādāka. Tāpat arī tas ļoti, ļoti atkarīgs no daudziem dažādiem faktoriem, kā tas katram no mums notiek. Kā veidojās garīgums? Redziet, visu laiku ir bijis tā, ka lielākā daļa cilvēku, ja, lielākā daļa cilvēku nav bijis tāds tā kā savienojums ar ķermeņa prāta savienojums ar dvēseli. Un tad, kad notiek šis savienojums, ja, tad arī var teikt, ka cilvēkā tā kā izveidojas tas garīgums savienojums, izveidojas garīguma kontakts, ja, kad cilvēka ķermenis, cilvēka prāts saslēdzas, savienojas ar viņu dvēseli. Jo tā mēs esam daudz gadus dzīvojuši, ja, ļoti daudziem cilvēkiem ir, kad, nav tā savienojuma bijis. Un tagad ir šis laiks, ja, kad daudziem no mums šis savienojums izveidojās. Un tas arī ir tas garīgums, ja, tad, kad beidzot dvēseles savienojas, tā pa īstam savienojas ar ķermeni,
ar prātu, ar mums kā ar personību, rodas tāds tā kā kontakts, jā, tāds, kā var teikt, tāds tiešais savienojums. Un tad, kad cilvēkā rodas pamostas, rodas šis garīgums, tad cilvēkā arī ļoti daudz kas mainās. Redziet, dzīves laikā, būtībā jau sākot ar bērnību, mēs iegūstam savus vērtības. Tās mēs paši tās rodam, un tās mūsos rada arī mūsu apkārtējie cilvēki. Ļoti liela ietekme arī uz mūsu vērtībām atstāja vecāki, kā viņi mūs audzina, ja. Un kas ir vērtība? Vērtība ir mūsu pieredze, ko mēs dzīvē esam pieredzējuši, un kāda pieredze mums ir izveidojusies saistībā uz visām lietām, kas ar mums ir noticis, jā, kas mums apkārt notiek, vai tā ir pozitīva, vai tā ir negatīva, un tā veidā mums veidojas mūsu vērtības. Mūsu vērtības ir tās, ko mēs uzskatām par pareizu, ko uzskatām par nepareizu, ja? Kas mums ir svarīgs, kas mums ir nesvarīgs. Un šīs vērtības dzīves laikā var mainīties. Ja mums notiek, izējam kaut kādu jaunu pieredzi vai izējam tādu pašu pieredzi, ja, bet gūstam citus iespaidus, citus uzskatus, ja, mūsu vērtības dzīves laikā var mainīties. Un tad, kad rodas šis dvēseles kontakts ar ķermeni un mūsu prātu, ja, tad mēs tā kā mūsos dzimst garīgums. Un līdz ar to garīgumu mūsos arī mainās vērtības. Pirms tam, kad nebija šīs savienojumi, ja, dvēseles, ķermeņa un prāta savienojums, tad cilvēkam vairāk svarīgas ir materiālas vērtības. Viņš dzīvo savu dzīvi, ja, viņš vairāk fokusējās vai nu uz sevi, vai vienkārši uz apkārtējo vidi. Viņš neredz visus cilvēkus, visu pasauli kopumā. Ja? Tas ir tāds šaurāks skatījums uz lietām. Ja? Vai nu pavisam tāds šaurs kā tikai uz savu dzīvi, ja? Vai arī, teiksim, apkārtējo, bet tādā vairāk tā kā balstīts uz materiālām vērtībām. Un šis garīgums, garīgums arī tā kā paplašina mūsu redzesloku. Jā, tas ir arī ne tas, ko mēs fiziski, vizuāli redzam, jā. Tā jau ir arī mūsu trešā acs, jā, tā kā iekšējā redze. Un arī līdz ar to, ka mūsos pamostās šis garīgums, jā, mūsu vērtības mainās un tās kļūst garīgākas, svarīgas lietas pārstrukturējās, prioritātes rodas citas, jā, materiālās lietas vairs neliekas tik svarīgas, vairāk ir tādas, garīgākas lietas, jā. Sevs pilnveidošana, sevs attīstība, izaugsmu uz augšu, tā kā tiekšanās uz gaismu, jo mēs arī būtībā esam kā gaismas būtnes, ja, tikai vai mūsos pamožās un rodas šis dvēseles kontakts ar mūsu ķermeni un prātu, vai mūsos dzimst, rodas šis garīgums. Un tad, kad mūsos rodas dzimst šis garīgums, mēs sākam tā kā garīgā ziņā attīstīties, pilnveidoties, augt uz augšu. Un bezmaz vai tā kā soli pa solītim, tā kā skolnieki, jā, iziet pirmo klasīti, iziet otro, un tādā veidā tā kā attīstība uz augšu. Un to var arī saukt par evolūciju, jo planēta, Zeme, daba evolucionē, un mēs līdz ar viņu.
Tas ir process, ja, kas notiek jebkurā gadījumā ar jebkuru cilvēku. Vienīgais jautājums ir, ja, cik ātri tas katram cilvēkam notiek, kādā tempā, ja, līdz kādu līmeni viņš sasniedz. Varbūt viņš paliek pirmajā klasītē tikai. Un tas ir arī atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Un viens no būtiskiem faktoriem ir arī mūsu dvēseles vecums. Cik veca ir mūsu dvēsele? Piemēram, dvēsele, kas jau ir diezgan veca, ja, viņai ir arī ļoti liela pieredze, daudz iemiesojumu garumā, un viņa varbūt garīgā ziņā ātrāk attīstās, vieglāk, iet straujākiem soļiem uz priekšu. Ir arī dvēseles, kas ir jaunas, kurām ir maz iemiesojumu pieredzes, ja, maz iemiesojušās, līdz ar to viņām pieredze ir maz. Tādas dvēseles varbūt arī viņām rodas šis garīgums, ja, bet viņas varbūt attīstās, bet varbūt viņas paliek pirmajā klasītē. Bet arī priekš jaunām dvēselēm tas ir ļoti liels sasniegums, jo viņām kā dvēselēm ir daudz mazāk pieredze nekā vecām dvēselēm, kas jau ir iemiesojušās ļoti daudz reizes. Jauna dvēsele varbūt ir pavisam nedaudz iemiesojusies uz zemes kā cilvēks. Tā kā arī no tā ir ļoti, ļoti atkarīgs, jā. Vai mūsos pamož šis garīgums, vai mums rodas šis savienojums, vai dvēsele spēj savienoties ar ķermeni un prātu, un arī kādā tempā mēs virzamies uz priekšu, vai mēs pārējām nākošos etaps, tā kā nākošās klasītes, jā. Ir, kas varbūt tiek jau, salīdzinot tā kā ar skolu, lai to vieglāk saprast, varbūt jau pat universitātes līmenī, ja, ka tas garīgums jau ir attīstīts tik tālu, kad jau pietiekami tālu, ja, ka cilvēkam ir interesi un viņš to nodarbojās un attīst sev un pilnveido. Tiešām to var uzskatīt arī tādu tā kā skolu, bet ar citādākiem mācību priekšmetiem. Tāpat runājot arī par jaunajām dvēselēm, ja viņām ir izdevies, teiksim, tikt pie šī garīguma, ja viņās rodas šis garīgums, priekš jaunas dvēseles tas patiesībā ir ļoti, ļoti liels sasniegums, jo tas priekš viņas kā dvēseles ir tāds ļoti tā kā būtisks, ļoti liels lēciens, izslēgt no materiālās pasaules vērtībām, ja, uz garīgajām. Ar vecām dvēselēm, protams, ir savādāk. Viņām jau ir ļoti lielā pieredze, karmiskā atmiņa. Ja. Arī svarīgi ir, kādi uzdevumi mums šajā dzīvē ir. Ļoti daudz faktori, ja, kas ir svarīgi un kas tādā veidā ietekmē mūsu mācību stundu šeit uz zemes. Ja. Kad mēs pamožamies, kad mēs attīstamies, cik ātri tas ar mums notiek, cik īsā laika posmā, ja, cik līmeņos mēs esam spējīgi pāriet, ja, virzīties uz augšu, tā kā pa kāpņītēm uz augšu, ja, tā kā skolā pirmā klasīte, otrā un tā tālāk. Un, kad cilvēkā rodas šis garīgums, tad viņa tā kā redzes loks paplašinās, viņam arī atverās trešā acis, jā, iekšējā redze. Un cilvēks sāk mācīties atdalīt graudus no pelavām. Iemācās klausīt savu sirdi, jo tad, kad mums nav savienojums ar mūsu dvēseli, mēs klausam prātu. Redziet, prāts ir tikai šīs dzīves ietvaros, ja? Prāts ir pieredzējis tikai šo dzīvi, šīs dzīves pieredzi, kam mēs esam gājuši cauri, ko mēs esam piedzīvojuši, pieredzējuši, ja?
Un prāts ir arī tāda lieta, ja, nu kā milzīgi gruškas, es pat teiktu, jo prātā rodas arī ļoti, ļoti daudz liekas un nevajadzīgas lietas. Un bieži vien klausot prātu, ja, mēs varam pieļaut kļūdas, mēs varam domāt kaut kā nepareizi, ja, nu, klausīt prātu nav tas labākais risinājums. Patiesībā daudz labāk ir klausīt sirdi, jo klausot sirdi, tā ir dvēseles balss. Un dvēselē ir daudz lielāka pieredze. Viņai ir pieredze ne tikai par šo dzīvi, bet viņai ir pieredze arī par visām mūsu iepriekšējām dzīvēm, par mūsu iepriekšējiem iemiesojumiem. Viņā glabājas arī visa tā pieredze. Un tad, kad sirds runā, tad, kad runā mūsu dvēseli, ja, tā, ka varētu teikt, 100% ir patiesība un tiešām klausīt dvēseli, klausīt sirdi, ja, tā ir patiesāka nekā prāts. Tāpat prāts ir arī ļoti, ļoti zinātkārs, un prātam arī ļoti patīk analizēt. Tas būtībā arī ļoti apgrūtina visu pārējo, jo tādā veidā tiešām arī prāts pielasās ar ļoti, ļoti daudz nevajadzīgām, liekām lietām. Bet sirds ir tā, kas jūt. Sirds nav tā, kas domā, analizē, ja. Sirds vienkārši jūt. Tāpat arī cilvēkos attīstās, redziet, mums ir mūsu ierastās maņas garša, redze, tauste, oža, bet tad, kad rodas garīgums, tad cilvēkā sāk atvērties un arī attīstīties arī citi uztveres veidi. Mums tāda arī ir, mums ir arī vairāki ķermeņi, nav tikai fiziskais ķermenis. Ir arī vairāk citi, un arī tiem ir kaut kādi uztveres kanāli, kā mēs uztveram pasauli, apkārtni, informāciju, un tie arī līdz ar garīgumu, kad tas mūsos parādās, arī sāk atvērties un attīstīties šie jaunie uztveres kanāli. Un tādā ziņā ir nepieciešams ļoti liels dvēseles darbs, lai visīsākajos termiņos mēs varētu izmainīt savu apziņu tik ļoti, lai būtu spējīgs ieplūst spēcīgajā dievišķajā straumē. Ja, tas ir tas garīgums. Un tā kā arī attīstot mūsu garīgumu, ir nepieciešams pamatīgs dvēseles darbs. Pamatīgi pie tā piestrādāt, lai mēs varam pāriet uz nākošām klasītēm, uz augstākiem līmeņiem un tādā veidā paplašināt savu garīgumu, attīstīt, pilnveidot, uzlabot, paplašināt, ja, un iemācīties klausīt savu sirdi, kas ir mūsu dvēsele, un tādā veidā tā kā atverās citi uztveres kanāli. Mēs to pavisam pa citām būtnēm patiesībā. Lai jums visiem jauku burtīgu dienu, mīļie!